jūs pašlaik redzat, man šeit abās pusēs stāv puķes, jo šodien ir augu diena, un mēs sākam filmēt otro daļu augu dienai un dzīvniekiem. Augi un dzīvnieki. Šim praktiskajam seriālam, vai arī kaut kādam, kā viņi varētu nosaukt. Šodien mums ir laiks runāt par augiem, un šodien izdalās tieši puķes. Tāpēc, ka šīs puķes jau jūs redzējāt iepriekšējā raidījumā. Parādīs vēl tuvāk. Redzat kādas? Tad mums ir vēl kādas puķes. Tā ir orhideja. Orhideja ļoti skaista puķe. Orhideja, mums mājās orhideju netrūkst, jo manai Omai ļoti patīk puķes, un viņas santē vēl vairāk. Tāpēc mums orhidejas mājās kaut kur 5. Pašlaik viņi padzersies. Runājot par augiem, augi ļoti jāsaudzē. Un ir arī aizsargājumie augi. Aizsargājumi! Kas bija aizsargājumi? Tūlīt par to mēs atkārtosim. Tūlīt atradīsim grāmatā, kas bija rakstīts Latvijas aizsargājamie augi. Īsetas nekera, treidaivu bancānija, parastais plaukšķērpis, palustaipeknītis, plūksnu sīkpaparde, vārpu ēnpaparde, apdzira, lielā kosa, parastā īve, mežābele, meža bumbiera, parastais skābardis, krūma čūža, parastā purmirte, melnā klintene, baltais āmulis, parastā zalktene, baltie sefeja, jusmīga gladiola, smažīgā racviola, lielziedu uzpirkstīte, grīņu sārtene, jūrmalas destiņa, meža silpurene, krašnā neļķe, purva divkrēsliņš, martagonlija, dzeltenā dzeguškurpīte, meža loks, meža tulpe, baltā ūdensros, sniegbaltā ūdensros, peldušais ezerieksts. Un tāda ir arī mūsu Latvijas aizsargājumie augi. Jā. Un kādi ir tik augi? Nav. Ir koki, ir puķes, ir krūmi. Augi ir viss, kas auga ārā. Visi, piemēram, bumbierkoks, banānkoks un vēl visādi koki. Labi?